Esiet sveicināti Latvijas televīzijas skatītāji. Latvijas televīzija joprojām turpina būt jūsu svētku televīzija. Mēs rādam jums visus tos svētku pasākumus, kuri šodien notiek Galvaspilsētā svinot Latvijas valsts 97. dzimšanas dienu. Un šobrīd tieši raidē sveicinam jūs šeit no 11. novembra Krastmalas, kur jau tūliņ sāksies notikums, kur noteikti gaida daudzi, jo daudzi Nacionālo bruņoto spēku militārā parāda. Jā, tiešām esiet sveicināti 11. novembra Krastmalā, un jau pēc dažām minūtēm šeit redzēsim ne tikai mūsu pašu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīrus un tehniku, bet arī mūsu sabiedroto spēkus. Bet es domāju, šodien nevienam vien raugoties parādē būs jautājums, atskatoties uz traģiskajiem notikumiem Parīzē pagājušajā piekdienā, vai mēs Eiropā šobrīd varam justies droši, un to jautāšu Nacionālo bruņoto spēku pārstāvim pulkveža leitnantam Gunaram Kalņam. Labdien! Labdien un sveiciens svētkos! Jā, mans jautājums tad ir, kāda ir Latvijas armijas līdzdalība un līdzatbildība cīņā pret terorismu Eiropā šobrīd? Pirmkārt, es jau teiktu, ka uzbrukums, tas, kas ir noticis Parīzē, ir uzbrukums mūsu sabiedrotājiem, mūsu kolēģiem, un mēs to uztveram ar pilnu nopietnību, pilnu sapratni par to, ka mums jābūt gataviem atbalstīt Franciju, ja tāds lūgums vai pieprasījums tiks prasīts. Šobrīd Latvijai nav no Francijas saņemts konkrēts pieprasījums, bet mēs bruņotie spēki esam gatavi atbalstīt, ja tāds uzdevums sekos. Un turpinot par drošību, pie mums šobrīd arī Latvijā ir NATO spēki. Kāda ir viņu nozīme? NATO spēki ir patstāvīgi mums Latvijā, un mēs ikdienā ar viņiem trenējamies dažādās mācībās, dažādos uzdevumu izpildē, un viņi palīdz mums apmācīt, mēs sadarbojamies tajās jomās, kas mums ir ļoti kritiskas priekš bruņoto spēku attīstības, tajās spējās, kuras mums šobrīd pašiem nav, bet kuras kritiski mums attīstīt. Konkrēti runājot gan par artilēriju, gan par helikopteriem, gan par bezpilota lidaparātiem, gan par inženieriem. Tas ir tikai tā kopā mēs varam attīstīt gan savu spēju, gan arī kopā visu NATO spējas. Skatītājs, jums atklāšu kādu noslēpumu. Pulkveža leitnants Gunārs Kalniņš būs tas cilvēks, kurš mums šodien būs mūsu ceļvedis tajā, ko mēs šodien šeit parādē redzēsim. Līdz ar to tradicionāls jautājums, kas šajā reizē būs īpašs? Šajā reizē ir daudz vairāk personāla sastāva, kas piedalās mācībās. Būs arī vairāk nedaudz tehnikas, kā citus gadus. Un, ja konkrēti, tad šogad mums pa priekšu tehnikai brauks mūsu jaunās CVRT, jeb kaujas mašīnas, ko mēs saņemsim nākošajā gadā. Mums ir mūsu kolēģi no sabiedroto ātrās rēģēšanas korpusa vienības no Lielbritānijas. Mums būs Lielbritānijas sauszemes orķestris, kas kopā ar bruņoto spēku štāba bataljonu orķestri mūs priecēs. Un ar ko vēl atšķirsies, protams, tas ir ar laiku. Laiks ir lietus, kas ierobežos, un līdz ar to nelidos mūsu lidmašīnas, ko mēs parasti esam priecīgi redzēt un gaidījuši. Nekas lidmašīnas, diemžēl, šoreiz laikam neieraudzīsiet. Kādā citā reizē tad varbūt? Jā, un skatoties apkārt, redzam, ka lietus ir ietekmējis arī klātienē skatītāju skaitu. Varbūt nav tik daudz kā citas gadus, bet tā labā ziņa tiem, kur ir saņēmušies un atnākuši, viņi tiešām var tikt ļoti tuvu norobežojumam un vērot parādu klātienē. Jūs to tūdaļ pat varēsiet redzēt televīzijas ekrānos. Abi kungi tūdaļ dodas uz komentēšanas telpu. Parādu vēros arī augstākās amatpersonas viesi, un prezidents kā ierasts teiks īsu uzrunu šeit, tā kā skatāmies. Parādes vienībās! Līdzināties! Mierā! No kreisās godām! Sveiki!
prezidenta kungs, Nacionālo bruņoto spēku un iekšlietu ministrijas vienības parādēji par godu Latvijas Republikas 97. gada dienai nostādīts parādus komandieris pulkvedis Liverts. Ko mēs redzēsim šodien Nacionālo bruņoto spēku parādē būs Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba operatīvās plānošanas departamenta priekšnieks pulkvežleitnants Gunārs Kauliņš. Labdien, vēlreiz. Tad kolona ar valsts prezidentu pirmo, ar ko sasveicinās, ir Latvijas armijas karogs, kurš šogad priekšgalā soļo 1. kājnieku bataļons ar bataļonu komandieri Majoru Melni priekšgalā. Tālāk jau virzās valsts prezidents pie mūsu sabiedroto un kolēģu karogu grupām, kā pirmā ir Baltijas valstu aizsardzības koledža, tālāk seko Vācija, Igaunija, Dānija, Lietuvas, Zviedrijas, Amerikas Savienoto valstu karoga grupas. Pirmā vienība tālāk seko Nacionālā aizsardzības akadēmija, kas ir mūsu vienīgā augstākā militārā mācību iestāde un kas nodrošina kadetu sagatavošanu bruņotiem spēkiem gan jūras, gan gaisa, gan sauszemes katedrās. Šobrīd kopā aizsardzības akadēmijā mācās 140 kadeti. Valsts prezidents tuvojas Nacionālo bruņoto spēku instruktoru skolas karogam, kuras vienības priekšgalā šogad ir tās komandieris pulkvežleitnants Baško. Instruktoru skola ir tā vienība, kas nodrošina mums profesionālos instruktorus. Šogad 23 karjeras kursos ir apmācīti vairāk kā 500 bruņoto spēku karavīri. Gan sauszemes, gan jūras, gan gaisa, gan zemesardzes instruktori. Tālāk valsts prezidents virzās uz karogu, ko kā priekšgalā ir bataļona komandieris, skolas komandieris Rinalds Bulls. Skolas pamatu uzdevums ir apmācīt jauniesāktos karavīrus 16 nedēļās, lai viņi būtu spējīgi pildīt tos uzdevumus, kas profesionālā dienestā viņiem būs nepieciešami. Valsts prezidents šobrīd ir sasniedzis štāba bataļona vienību, kuras priekšgalā ir pulkvežleitnants Egils Kupčs. Štāba bataļons ir tā vienība, kas ir mūsu reprezentatīvā funkciju veicēja. Tā ir tā, kas nodrošina štāba bataļonam vai štāba atbalstu. Tā ir tā vienība, kuras sastāvā ir Nacionālo bruņoto spēku orķestris, ko vada pulkvežleitnants Dainis Uškāns. Valsts prezidents šobrīd sasveicināsies ar sauszemes spēku 2. kājnieku bataļonu, kura priekšgalā ir pulkvežleitnants Gabrilko. Un šī ir tā vienība, kas nākošajā gadā nodrošinās divu rotu vadību NATO ātrās reaģēšanas spēku vienībai. Tad pirmā no mūsu kolēģi un sabiedroto spēku vienībām ir amerikāņu rota, kuru komandē kapteinis Haberle. Un tā ir vienība, kas ikdienā kopā ar brigādes karavīriem atrodas ādažos un trenē tās spējas, kuras mums brigādē šobrīd nav. Tā ir mehanizētā vienība, un tās būs arī tā, kas nodrošinās vēlāk gan tanku, gan Bredlija kaujas mašīnu. Bruņoto spēku augstākais vadonis šobrīd ir sasniedzis gaisa spēku aviācijas bāzes vienību, kurā šogad piedalās gan no pārstāju no gaisa telpas novērošanas eskadriļas, gan no pretgaisa aizsardzības diviziona. Šī arī vienība, kas parādē nodrošinās, un varēsim redzēt gan mūsu raķešu sistēmas RB-70, gan arī radarus. Šobrīd mēs jau redzam mūsu Lielbritānijas kolēģus, kas ir daļa no 800
karavīriem, kuri piedalījās mācībās Arcade Fusion, kas beidzās tieši vakar. Nākošā vienība ir vienība ar vēsturisko armijas karogu, tā jūras spēku flotile, kuras priekšgalā ir komandkapteinis Artis Izmalis, krasta apsardzes dienesta priekšnieks. Jūras spēku vienība, kuru pārstāv gan patruļu kuģa eskadra, gan mīnu kuģa eskadras, gan novērošanas sakaru dienesta vienība pārstāvi. Tā ir vienība, kas nodrošina arī tos kuģus, kas ir šobrīd redzami Daugavā, kopā 8 no to, kas ir redzami gan pēc šobrīd, gan arī pēc tam apskatāmi pēc parāda. Valsts prezidents tuvojās zemesardzes vienībai un zemesardzes karogam. Tad pirmā vienība, kas pārstāv zemesardzi, ir 51. Dobeles bataljons ar komandieru pulkveža leitnantu Andru Kniploku priekšgalā. Nākošā vienība zemesardzes pārstāv zemesardzes 2. novadu ir 31. zemesardzes bataljons pret aizsardzībai pret masveida iznīcināšanas ieročiem. Bataljons dislocēts Alūksnē, un vienības priekšgalā ir kapteinis Kazačenoks. Zemesardzes 3. novadu šogad pārstāv zemesardzes 22. Valmieras kājnieku bataljons ar bataljonu komandieru pulkšleitnantu Gvido Brenneri priekšgalā. Turpinot tālāk, valsts prezidents tuvojās valsts robežsardzes vienībām, kuras šogad ir pārstāvētas ar divām kolonām. Pirmā ir valsts robežsardzes Ludzas pārvalde, kuru komandē Ludzas pārvaldes priekšnieks pulkvedis Ruskulis. Robežsardzei šogad ir bijis ļoti smags un piesātināts darbs, gan nodrošināt valsts aizsardzību uz robežas, gan arī piedaloties Eiropas Savienības operācijas Grieķijā un Itālijā un citās valstīs. Otra robežsardzes vienība ir valsts robežsardzes koledžas vienība, kuru komandē koledžas direktors pulkvedis Liepiņš. Un šī ir robežsardzes profesionālās augstākās izglītības iestāde, kas realizē profesionālās augstākās izglītības studijas un speciālos kursus robežsardzes personālam. Ar mums ierindā kopā ir arī valsts policijas koledža, kuru mēs gan šobrīd neredzam, bet valsts policijas koledža militārajās parādēs piedalās jau kopš 2006. gada, un rotas priekšā vai rotas vadībā ir kadeta nodaļas vadītājs majors Māris Liepa. Un gribētu uzsvert arī, ka policijas koledža ir izveidosies ļoti cieša sadarbība ar mūsu aizsardzības akadēmiju, un viņi ir piedalījušies, un mēs esam piedalījušies kopīgās dažādās apmācībās. Kā noslēguma parādē, kā vienmēr, ir mūsu jaunākie pārstāvi, tie ir jaunsargi. Šeit ir pārstāvētas parādē šogad 3 vienības, bet gribētu uzsvērt, jaunsardze kopumā 2015. gadā apvienojas vairāk kā 7000 bērnu un jauniešu. Un šogad parādē piedalās jaunsargi no daudziem novadiem un pilsētām, kā piemēram Balviem, Daugavpils, Ludzas, Rēzeknes, Saules, Bauskas, Ogres un tā tālāk. Un gribētu uzsvērt, ka jaunsargi nemaz neizskatās sliktāk soļojot ierindā, un vakar ģenerāla mēģinājumā tiešām bija prieks skatīties deksmi un azartu šajos jauniešos, kuriem kustības devīze ir augsim Latvijai, ir ļoti laba un skaidri redzama nākotne mums bruņotiem spēkiem. Tad valsts prezidents sasveicinājās ar visām vienībām un ar visu vienību karogiem un virzās uz parādes vietu, no kurienes būs uzruna valsts prezidenta. Un tad šobrīd gaidām valsts prezidenta uzrunu šeit 11. novembrī Krastmalā.